Labdien, Lauvas, oktobrī skatīsimies, ko taro kārtas tad mums piedāvā. Kāda enerģija, kas notiks. Lauvas patiešām būs pārsteidzoši šajā mēnesī. Viņi ir nolēmuši pārsteigt sevi, pārsteigt apkārtni, sāk kaut ko jaunu, kaut ko neparastu, absolūti varbūt nepopulāru lietu, kas nenes naudu, lietu, kam nav nekāda racionāla pamata, lieta, kas man vienkārši patīk un es to daru, ja, un tāda netradicionāla enerģija. Ja. Tas nav tas, ko dara citi cilvēki, jo tajā ir sava daļa tāda ākstīšanās, tāda jokošanās, tāda sevis krāsaina parādīšana, un tad mēs varam darīt dažādi. Mēs varam kaut kādā veidā imidžā izmainīt savas krāsas, mēs varam izmainīt savu attieksmi un pamēģināt izspēlēt tādu nezinīšu ākstu lomu, muļķīša, trešā tēva dēla lomu šajā mēnesī un paskatīties, kā tas izskatās. Kad lauva, kas vienmēr ir pieredze būt cēls un starmeša gaismā, pēkšņi aiziet otrajā plānā un tālo ākstu, ja. Tas varētu būt tā varētu būt interesanta pieredze, ja? Bet katrā ziņā tā ir iespēja kaut ko sākt pavisam jaunu, pavisam nebijušu un kaut ko priekš sirds, vai kā jūs jau sacīju, pilnīgi trāku, tas vispār nevienam nekas nav vajadzīgs. Tiešām jums apkārtie prasīs, ko tu tur dari? Nezinu, negribu minēt, jo katram ir savādāk tā lieta. Darbs, ko tad darbs mums? Darba daudz, Lauvas būs šī mēneša acīm redzot čaklākie cilvēki, jo viņiem te ir tiešām tik daudz pienākumu, tik daudz darbošanās, tāda atbildības sajūta un varbūt nepārspīlējam, varbūt vienkārši nepārspīlēsim to savu nozīmību šajā mēnesī darbā, jo tas tradicionāli ir tas, ka mēs uzņemamies pārāk daudz, uzņemamies kādēļ, tad, ka Lauvas visu var, visu māk, visu prot un nevajag visu stiept, vienkāršāk, ja jums atkal kārtējo reizi kāds kolēģis prasīs, darīs to manam vietā. Nē, man tagad jāiet ir uz, dailēkšanas nodarbībām. Ja tad atsakamies mazliet no savas nopietnības un tādas visvarenības maskas darbā, necenšamies citiem cilvēkiem atņemt darbu, necenšamies izdarīt visu perfektu, jo, kas tad šeit ir perfekts, ja? Tā kā pilnīgi jau grūti paliek strādāt, nevajag tik daudz. Jā, tad privātā dzīve, ko tad privātā dzīve? Privātā dzīvē gan lauvas būs ļoti pieprasītas, lauvas būs apčubinātas un aprūpētas un sapostas un apmīļotas. Teiksim, šis te kausu bruņinieks jau ir tas, ko attiecībās katrs vēlētos, un tā ir tā tiešām silta sajūta rudens mēnesī, ka es esmu mīlēts, esmu vajadzīgs, esmu un dodu. Un galvenais, neaizmirstiet dot, tad, kad jums tik daudz piedāvā. Ja esiet atvērti, mīksti un maigi un piedodoši un nevairieties runāt par attiecībām, nevairieties runāt par savām sajūtām, par savām emocijām. Un tas arī būs visiem pārsteidzoši, ja? Un paskatieties, pilnīga vasara rudenī. Tas varbūt arī jauns cilvēks tiem, kas meklē partneri, tas ir, protams, attiecību piedāvājums, jā, un kas jauns ienāks lauva dzīvē. Lauva dzīvē var ienākt kāds īpašs draugs, kāds īpašs cilvēks, ar ko dalīties, ar ko visdrīzāk jūs šo cilvēku jau ziniet, bet tas cilvēks tā kā atgriezīsies jūsu dzīvē, un viņam būs laiks jums, un ziniet, ka visdārgākais, ko mēs varam dot otram cilvēkam, ir mūsu laiks. Brīnišķīgi. Un kas aizies, un ko nav vērts vispārībā atstāt šajā mēnesī savā dzīvē? Kas aizies? Aizies tāda
tukša pļāpāšana, tukšas pļāpiņas, uzdzīves, satikšanās ar tiem cilvēkiem, ar ko man īsti nav par ko runāt, ar ko man nav nekas ir kopīgs, bet tās sarunas ir tādas ne par ko, ja? Glāzītes cilāšana, uzdzīve, tāda satiekos, tāpēc, ka satiekos šajā mēnesī ir tik daudz skaistu notikumu, kā ar draudzenītēm vai tādu vienkārši kompāniju satikties, to lēdiet vaļā. Labi, es priecīgi esmu par lauvu prognozēm, skatīsimies, kā mums klāsies šajā oktobra mēnesī un tiekamies atkal novembrī.